Labdien visiem, tātad uzsākam sēdi. Attīstības tautsaimniecības komiteja. Pavisam ir pieslēgušies un atrodas 8 no 9 deputātiem. Nav Jānis Kapačs, viņš ir atprasījies, jo viņam jābūt Rīgā zemkopības ministrijā, tā kā viņš šodien nebūs. Tā. Dienas kārtībā ir 57 jautājumi, bet ir arī priekšlikums izņemt no darba kārtības jautājumu numur 19 par nekustāmā īpašumu Karjera Poļakas Vīpas pagasts atsvināšanu. Varbūt, Kārli, ir kaut kāds komentārs. Jā, šo piefiksēju, tātad tur mums ir rekultivēta atkrituma izgāstuve, jā, tad atkrituma izgāstuves robežas aizsarga joslas arī šajā zemes gabalā ieiet, tas ir bijis kolhozu laikā karjers un arī pēc tam, jā, tā kā, es teiktu, ka šobrīd nedodam uz atsevināšanu viņu. Labi, tad tu skatāmies, ja, kas tur notiek, ja? Labi. Es tieši par šo pašu zemes gabalu zvanīju arī meža inženieriem, ka redzēju, ka viņu tā kā mēģina tirgot labi, viņa atkal viedoklis bija tāds, ka viņš neiebilstu pārdošanai, bet ja mēs tad nepārdodam, ko tad mēs daram ar to nekustamo īpašumu, apsaimniekojam viņu kā mežu vai, lai mums pašiem ir skaidrs? Viņu īstenībā kā veco karjeru viņu varētu atmežot, jā. Tā kā, protams, ir jāskatās tās atkrituma izgāstuves rekultivētās robežas, jo tā rekultivētā izgāstuve viņi ir 30 gadus tur jāapsaimnieko, tur tie urbumi jāuztur, jā. Bet tur, kur ārpus tām robežām, tur tad varētu, mežs būt, jā, protams. Un tad mēs arī nobalsosim, un tad pēc tam es noinformēšu jau kādām nākamām sēdēm, ko tad mēs īsti daram ar šo īpašumu, ja? Tā, uzsākam balsošanu pa priekšlikumu. Ilmars. Tā 8 deputāti par, pret atturās nav, tātad pieņemts ir. Tātad uzsākam balsošanu pa dienas kārtību. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmums pieņemts tā. Otrais jautājums par izmaiņām nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Ritas pagasts lūdzu Ināra. Labdien visiem! Ritas pagastā ir zemes vienība, kurā atrodas uz nelielas platības būves, kuru piederība šobrīd nav nekur piefiksēta. Tātad zemesgrāmatā nav ierakstītas, bet zemi nomā cits cilvēks jau daudzus gadus. Un būtu vienkārši jāatdala šīs būves, kuras atrodas tagad ciema teritorijā, no lauksaimniecības zemes, kas tiek iznomāta lauksaimniecības vajadzībām. Tā, jautājumu nav, to uzsākam balsošanu. Pār 8 deputāti pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. Trešais par izmaiņām nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma Aknīsas pagasts. Šeit ir tā pati situācija. Zemes vienība ir apbūvēta, bet būvju valdītājs vai lietotājs arī nav skaidrs, kāds viņam ir dokuments uz šīm būvēm. Nomā 2,5 hektārus zemes ap būvēm, bet zemes vienība ir liela platība, un viņu ir vajadzētu iznomāt vai tirgot, to jālemj. Tā tad lauksaimniecībai. Līdz ar to vajadzētu sakārtot to jautājumu. Jā, nav jautājumu. Saprotu, ka tevi saskaņos bija. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts.
Ceturtais par izmaiņām nekustamā īpašuma valsts kadastras informācijas sistēma, nekustamā īpašuma atsevināšana Asares pagasts. Tas, laikam, bija par to zemes vienību. Šeit tātad blakus esošā īpašuma īpašnieks lūdz atsevināt šo zemes vienību, uz kuru viņam ar daļēji bija noma. Pārējā tātad zeme nebija izdomāta, tur neliels 0,9 gabals. Viņš lūdza viņu atsevināt, bet šeit būs publiskā izsole, jo ciema teritorijā priekš starpgabala šis zemes gabals ir par lielu. Tā labi, sākam balsošanu. Par 8 deputātu pret atturās nav. Projekts pieņemts. 5. par nekustamā īpašumu atsevināšanu Katlu māja Elkšņa pagasts Jēkabpils novads. Elkšņa pagastā ir tā saucamā bijusī Katlu māja, kura netiek... Lūdzu, izslēdziet mikrofonu, kas runā. Izslēdziet mikrofonu. Sākotnējais nolādītais. Izslēdziet mikrofonu, kas nerunā. Lūdzu, Ināra. Tātad Elkšņa pagastā ir tā saucamā bijusī Katlu māja, kura netiek vairs izmantota. Tur arī ir izņemts viss, kas tur bija iespējams. Kas, teiksim, attiecas uz šo Katlu māju. Arī ar Černiauski runāts par šo tēmu, un viņš piekrīt, ka viņu vajadzētu kaut ko darīt ar viņu, jo pašvaldība viņu neizmanto. Un vienkārši uzradās cilvēks, kurš labprāt nopirktu šo ēku ar zemi, kas ir apakšā priekš saimnieciskās darbības. Protams, šeit būs izsole, ja deputāti piekritīs, vajadzētu tirgot. Labi, sākam balsošanu par atsevināšanu. 8 deputāti par pret atturās nav, lēmums projekts pieņemts. Lūdzu, izslēdziet vēl vienreiz saku mikrofonu, uz kuri nerunā tagad. 6. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšu zemes grāmatā un atsevināšanu. Lūdzu, Ināra. Dzīvokļu īrnieki ir iesnieguši iesniegumus, un atbilstoši iesniegumiem ir izskatīts, drīkst viņa vai nedrīkst atsevināt, un tāpēc ir šāds lēmums. Labi, sākam balsošanu. Sakarā ar jaunajām izmaiņām daudzi vēlas arī, un vēl jau ir vecie tie, kuri līdz 2002. gadam ir īrējuši. Tā kā cilvēki cenšas kaut ko darīt. Tā, un 8 deputāti par pret atturās nav, lēmums projekts pieņemts. 7. par starpgabala statusu piešķiršanu nekustamā īpašuma atsevināšanu Gārsenes pagasts. Šeit ir tātad arī iesniegums par zemes vienības atsevināšanu. Tā kā zemes vienība ir mazāka par teritorijas plānu noteikto, tas ir 2 hektāri. Tātad vajadzētu piešķirt starpgabalu statusu. Un, teiksim, šo te atsevināšanu ir ierosinājis blakus esošā īpašuma īpašnieks. Lūdzu atbalstīt. Sākam balsošanu. Par 7 deputāti pret atturās nav, nepiedalās Kārlis Stars. Lēmums projekts pieņemts. 8. par nekustamā īpašuma atsevināšanas atcelšanu Jaunošiņi salas pagasts Jēkabpils novads. Lūdzu, Karīna. Labdien! Tātad nekustamajam īpašumam tika organizēts 3 izsoles, uz kurām nepieteicās neviens pretendents. Attiecīgi būtu nepieciešams atsevināšanu atcelt. Lūdzu. Tas bija ierosinātais šim tirgot šo nekustamo īpašumu. Ja nekļūdos, šis bija pašvaldības rosinātais. Un kāds tālāk plāns, ko darīsim ar šiem Noteikti izskatīsim. Jā, noteikti izskatīsim iespēju piedāvāt cilvēkiem nomāt šo zemes gabalus, kas iet uz atcelšanu.
atsvināšanas. Labi, uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 9. par nekustamo īpašumu atsvināšanas atcelšanu Jaunpļavas salas pagasts Jēkabpils novads. Arī šim īpašumam tika organizēta viena izsole, kas bija mutiskā izsole, uz kuru nepieteicās neviens no pierobežniekiem, un attiecīgi būtu nepieciešams šo atsvināšanu atcelt. Ierosinātājs atsevināšanai. Ja nekļūdos, arī šīs bija pašvaldības. Un tad viena izsola tikai bija, ja, tā kā, ja? Šim mutiskā bija kā pierobežniekiem, uz kuriem var, īpašums, uz kuru var pieteikties, var tikai pierobežnieki un attiecīgi tikai viena izsola. Šo izsoli mēs nevaram tirgū laist, tagad starpgabalus nevar, ja? Tur jāskatās, ja viņš nav pie ceļa, tad nē, tad nevarēs tikai pierobežnieki. Jo tikpat labi jau kāds izslēg pērk, ja viena izsoli bijis. Jautājums, vai pirms ierosināt uz atsevināšanu kāds ar tiem pierobežniekiem parunāja, vai viņiem vispār interesē tas gabals? Nemācēšos šo jautājumu atbildēt. Un šo 1,4 hektārus kāds plāns tālāk? Es domāju, mēģinās piedāvāt pierobežniekiem uz nomu. Ja piekritīs, tad noteikti nodosim nomu. Tur pēc fakta ir mežs, ja? Kāda noma? Respektīvi aizaugusi zeme ar dažādu apaugumu, vismaz pēc kadastra kartes to tā var redzēt. Nezinu, vai meža inženieris ir skatījies šo gabalu, bet jā, viņš ir tāds maziņš un lauksaimnieciskā darbība tur izskatās, ka pagaidām nav iespējama. Drīkst lūdzu Būs komentāru? jāizvērtē pēc eksploatācijas. Drīkst lūdzu komentāru? Lūdzu. Visi zemes gabali tiek piedāvāti vienmēr visiem pierobežniekiem. Ir atsevināšanas paziņojumi, ko mēs sūtam visiem pierobežniekiem, kurus skar šis zemes starpgabals. Tā ka viņi visi ir informēti. Bet vai šī informācija tā kā pirms tās zemes ierakstīšanas zemes grāmatā ir parunāts ar viņiem, vai jau pēc tam, kad jau notiek process? Zemes grāmatas ierakstīšanas process zemes grāmatā jau neko neietekmē. Tad, kad ir noteikta cena un izsludināta izsole, tad visiem pierobežniekiem tiek nosūtīts paziņojums ar aicinājumu izskatīt iespēju piedalīties izsolē par noteikto to cenu starp pierobežniekiem. Nezinu, varbūt nākotnē, pirms mēs kaut ko sludinām, tiešām varbūt vajag apzināt tos potenciālos vai kādi pirkcēji. Ja tiešām neviena no pierobežniekiem viņi netaisījās pirkt, tad nebija jēga jau izsolīt vispārīgi. Ir kaut kāds komentārs vēl, Santa Lūdzu? Labdien! Labdien! Komentārs, kāpēc iesāka šo atsevināšanas procesu? Zemes nekustamais īpašums tika sadalīts vairākās zemes vienībās, jo tika pārdota atsevināta izsolē lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Šī zeme bija zemes reformas laikā neizpirktā zeme. Nomnieku zemes nekustamam īpašumam nebija un nekustamais īpašums tika sadalīts. Tā kā atsevināšanai tika nodots viens zemes gabals, tika arī sagatavots otrs zemes gabals atsevināšanai. Skaidrs, ka pierobežniekiem to zemes gabalu nevajag. Kāds ir mūsu plāns, ko mēs ar to zemes gabalu darīsim? Pilnīgi iespējams, ka mēs varēsim kādu daļu no šī zemes gabala iznomāt, jo šis zemes gabals robežojas arī ar pašvaldības zemi, kur ir interese par nomu, jo nomnieki blakus zemes gabalam ir 2. Jā. Labi, skaidrs, paldies. Piedāvāsim nomniekiem. Vienīgi, es saku, tad ieteikums, mēs te bieži atceļam tās izsoles un neviens nepiesakas, varbūt, lai tiešām tie resursi lieki netērējas, varbūt šajā gadījumā varbūt vajadzēja uzrunāt tos īpašniekus, kas ir blakus, varbūt nākotnē arī, ja līdzīgs gadījums, vispirms viņiem paprasam. Ja viņiem tiešām nav interese, tad nav jēga tad. Bet mēs sakārtojām šo zemes gabalu un nākotnē tad varbūt būs interese par šo zemes gabalu. Varbūt liela cena bija jūs vienreiz, vairāk nevar, vienu reizi tikai var, ja? Jā, starp gabalu, jā.
Paldies. Tā sanāk. Tā jau varētu nomest nost un... Labi, uzsākam balsošanu. Ko tad? Kalis. 8 par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 10. Par nekustamā īpašuma atsevišķināšanu Daugavpils iela 2 Jēkabpils novads. Tātad šis īpašums ir pašvaldības rosināts uz atsevišķināšanu, visi dokumenti ir sakārtoti, tālākās darbības ir īpašumu novērtēt un sagatavot izsoles noteikumus pierobežniekiem. Tas ar tas pats stāsts būs. Kā iepriekšējais? Vai ir kāds izteicis vēlmi? Šis ir mūsu rosinātais. Mēs piedāvāsim tev, kam ir blakām īpašumu, un tad izskatīsim, vai būs interese no pierobežniekiem. Varbūt tiešām mēs varam pirms mēs Ja drīkst komentāru, tad par pilsētas starpgabaliem tur situācija ir tāda, ka mēs esam apzinājuši situāciju un redzot arī dabā un kadastra kartē, ka šos zemes starpgabalus pierobežnieki izmanto, tātad lauksaimniecības vajadzībām, jā, tad ir dārzi un siltumnīcas, mēs jau redzam, ka interese ir pierobežniekiem, tāpēc mēs rīkojam pilsētā starpgabalu izsoles. Jo lielākoties viņi visi ir aizņemti, ierobežoti jau ar žogu apjosti, un tā kā redzam, ka interese noteikti varētu būt. Ja ne pie pārdošanas, tad pēc tam pierobežniekiem nomas tad piedāvāsim, ja nepirks. Bet starpgabaliem jau tās summas parasti nav lielas, lai viņas neizrādītu interesi iegādāties. Labi, pilsētā. Ja izmanto, tad laižam un tad skatāmies, jā, protams. Pilsētā lielākoties viņas izmanto, jā. Jautājums, vai izmanto un gribēs par to maksāt, vai grib turpināt kā līdz šim, tad kā līdz šim nevarēs. Ja nepārdodam, tad būs noma, jā. 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 Labi, sākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 11. par nekustamā īpašuma atsevišķināšanu Siliņa iela 11. Jēkabpils novads. Šeit būs tāda pati situācija kā iepriekšējiem, visi dokumenti sakārtoti, turpmāk vērtēšana un izsoles noteikumi pierobežniekiem. Atvainojos, šis būs elektroniskā izsola piedāvājums. Labi. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 12. par nekustamā īpašuma atsevišķināšanu Jāņa akurātē 32. Jēkabpils novads. Šis īpašums arī ir pašvaldības rosinātais. Visi dokumenti ir sakārtoti, tālāk ir vērtēšana un pēc vērtēšanas izsoles noteikumi elektroniskā izsolē. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 13. par zemes vienības Kalna ielā 3 Jēkabpils novads izpirkšanas tiesību atcelšanu. Zemes reformas laikā tika nolemts piešķirt fiziskai personai tiesības izpirkt zemi par samaksu. Un šis līgums bija jānoslēdz līdz 2009. gada 30. decembrim. Līdz šim termiņam persona nebija noslēgusi šo līgumu. Attiecīgi mums arī SIA publisko aktīvu pārvaldītais profesori ir paziņojis, ka šī persona arī nav veikusi nekādus maksājumus par šo zemi, un ņemot vērā šo informāciju, šis lēmums zaudē spēku. Tāpēc būtu atgriežams pašvaldības bilancē. Vai pašvaldībai ir bijusi saziņa ar šo personu, kas to nav izdarījis, un kāda tad turpmākā darbība no viņa, jo es saprotu, ka tad viņai, kas būs uz mūsu zemes? Persona ir mirusi. Tā, labi. Sākam balsošanu.
Es atvainojos, tur kādu mantinieku nav viņam? Tas īpašums ir grausts vai kādā stāvoklī tas īpašums ir uz zemes? Īpašums nav labā stāvoklī, tur arī jau kaimiņi izrāda interesi par šo īpašumu. Tagad mēs atgriezīsim to zemi pašvaldības bilancē un uzsāksim darbības ar to ēku, lai mēs būtu kā zemes īpašnieki jau, kas interesējas par šo, tātad ēkas tālākā likteni. Kamēr neesam zemes īpašnieki, tikmēr mums tā interese par privātu īpašumu ir stipri ierobežota. Tagad mēs arī varēsim skatīties, vai, teiksim, personai, tai mirušajai personai ir jau uzkrāti kādi nekustamā īpašuma nodokļa parādi. Tas būs jau pamats mums vērsties pie notāra ar kreditora pretenziju, lai atzītu īpašumu par bezsaimnieka mantu. Bet viņi taču valstī piekrīt, tad valstī jānodot. Nē, ir stājušies jauni grozījumi spēkā, kas nosaka, ka dzīvokļi un viendzīvokļa dzīvojamās mājas piekrīt pašvaldībai, nevis valstī. Skaidri, sapratu, nezināju, paldies. Lūdzu. Paldies, tā paskaidrojumu. Tātad 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 14. par nekustamā īpašuma pārņemšanu īpašumu bez atlīdzības slimnīcas iela 8, Jēkabpils nots. Tātad pašvaldība izsaka valstī piedāvājumu par pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu. Uz zemes vienības paredzēts realizēt divas funkcijas, kas ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un veicināt sporta attīstību. Pēc šī lēmuma pieņemšanas valsts iestāde gatavos MK rīkojumu, ar ko attiecīgi nodos mums šo īpašumu bezatlīdzībā. Noteikti, ka jautājums vai Kārlim vai Alfonam, mēs jau zinām, ko mēs tur tā kā gatavojamies būvēt vai kad? Jā, šis arī no manas puses bija ierosinājums nekustamo īpašumu nodaļai uzsākt darbības. Tas ir zemes gabals, kur agrāk bija izbūvēta vairāk stāvu ķieģeļu ēka padomju laikā. Jā, viņu nojauca tieši pretī 3. vidusskolai. Jā, un tur mēs varam izveidot gan stāvlaukumu 3. vidusskolas bērnu vecākiem, kas tur brauc, vadā bērnus, gan sporta aktīvās atpūtas laukumu tam mikrorajonam. Tā kā, Jā, tur pa to stāvlaukumu vajag, jo jā, vienmēr sūdzējās policija, tur visi pārējie, kad atved bērnus nav kur apstāties, visi stājās tam autobusu, kur autobus griežas apkārt pieturā un problēmas bija. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. Par 15. par starpgabalu statusa noteikšanu jaunā iela Jēkabpils. Viss kārtībā. Daina Akmene, lūdzu. Labdien! Saņemts no fiziskas personas iesniegums pirkt zemi, kas atrodas starp īpašumiem jaunā iela 79 un 73. Pēc kadastra kartes šī zeme ir jaunās ielas platībā. Līdz ar to, lai iesāktu privatizācijas atsevināšanas procesu, šis zemes gabals jāatdala. Līdz ar to ar šo lēmumu mēs atdalam no ielas 200 kvadrātmetrus. Lūdzu, sākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 16. par starpgabalu statusa piešķiršanu Čeikānu iela Jēkabpils. Jēkabpils pilsētas novada pašvaldībai pieder zemes gabals ar kadastru numuru 5601020400, ko fiziska persona ierosina atsevināt. Līdz ar to šis zemes gabals jāieraksta zemes grāmatā. Viņš ir ļoti mazs, viņa platība ir 45 kvadrātmetri, nosakam starpgabalu statusu un rakstam zemes grāmatā.
Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 17. par starpgabala statusa piešķiršanu autoparka iela Jēkabpils. Šis lēmums ir identisks lēmumam par jauno ielu. Arī atrodas zemes gabals no ielas daļas starp diviem nekustamiem īpašumiem. Fiziska persona ierosina atsevināt, nosakam starpgabala statusu, lai varētu rakstīt zemes grāmatā un veikt šo procesu. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 18. par starpgabala statusa piešķiršanu Andreja Pormaņa iela Jēkabpils. Identiska situācija iepriekšējiem lēmumam. No Pormaņa ielas gabala atdalam platībā zemes gabalu 520 kvadrātmetru, par kuru ierosina atsevināt fiziska persona, jānosaka starpgabala status un jāraksta zemes grāmatā. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 19. tātad mēs atlikām jautājumu par karjeras poļakas. 20. par nekustāmā īpašuma Siļausis Vīpes pagasts Jēkabpils novads ierakstīšu zemes grāmatā un atsvināšanu. Viktorija, lūdzu. Jā, labdien! Saņemts pierobežnieka iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai zemes vienību un lēmums sagatavot sakārtot dokumentu, piešķirt starpgabala statusu un nodot izsolē pirmpirkuma tiesīgajām personām, tātad zemes pierobežniekiem. Viņi ir izteikuši vēlami, jā? Vai? Jā. Jā, uz viņu rosinājuma pamata Paldies. sagatavots lēmums. Sākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 21. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Dunavas pagasts Jēkabpils novads piekritība pašvaldībai starpgabala statusa piešķiršanu, atsevināšanas procesu uzsākšanu. Zemes vienībām gada beigās beidzas noma un sagatavots lēmums par zemes gabalu dokumentācijas sakārtošanu un atsevināšanu. Lūdzu, Jāni. Nomnieki ir izrādījuši interesi iegādāties. Nē, Rāviņa ierosina uz atsevināšanu. Labi, sākam. Arī deputāti var lemt, varat lemt tikai sakārtot dokumentāciju un nepārdot, bet tirgus ir tirgus, citreiz paņem mūsu ierosinātus gabalus, piesakās vairāki un uzceļ cenu. Citreiz cilvēks ierosina un nepaņem. Bet pieļauju domu, ja tu rosināji pārdot, tad tev ir pārliecība, ka viņus arī iegādāsies. Es ceru. Uz tavu cerību pamata mēs balsosim. Paldies! Tā, lūdzu, balsojam. Leonīda, mikrofonā tad runā. Lūdzu mikrofonus, ja runāja mikrofons, citādi mums te pārmet, kam nedzird, kur runājām. Nē, Kārli, es zinu tevi, kā tu uzvedies un runājies. Tu oponē visam teiktiem, oponē tam, ko es saku. Es domāju, ka kārtība būtu, mēs esam runājuši 3 gadus, lai šī nekustama īpašuma nodaļa, kuriem deleģēt šīs funkcijas, prezentē sarakstu, ko gada laikā grib piedāvāt atsevināšanai vai iznomāšanai. Un deputāti vienā jaukā dienā paskatās, lai nesanāk tā, ka, kā mūsu kolēģi teica tikko, es nolēmu viņu pārdot. Vai tad
Vai tad nevēlas redzēt deputāti šo sarakstu un akceptēt? Es par to runāju. Paldies, Leonīd, par komentāru. Ļausim nekustamo īpašumu nodaļai strādāt. Turpinam. Tā, labi. Kārli, paldies par komentāru, bet domāju, ka deputātam ir tiesības izteikt savu viedokli, bet tev noliekt uzreiz saknē, tas nebūtu korekti. Neesat kungs un ķēniņš, piedod. Labi. Tā, tātad pārējie 8 deputāti pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 22. par zemes vienības piekritību Jēkabpils novada pašvaldību ierakstījuši zemes grāmatā. Lūdzu, Viktorija. Jārezerves fonda zemē sagatavots lēmums par īpašumtiesību sakārtošanu un zemes gabala ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Labi, uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 23. par darījumu ar nekustamo īpašumu ar kadastru numuru DS Vārpa, numuru 13 Kūku pagasts Jēkabpils novadas atzīšanu par spēkā zaudējušu. Tātad pavasarī elektronisko izsoļu vietnē tika pārdots nekustamais īpašums, kuru iegādājās Krievijas Republikas pilsonis. Pavasarī viņam bija sagatavoti dokumenti, lai viņš šo īpašumu ieraksta zemes grāmatā uz sava vārda. Šī gada jūlijā stājās spēkā Nacionālo drošību apdraudošo darījumu ierobežošanas likums, kurš pāredz, ka no jūlija 3 mēnešu laikā Krievijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem ir jāsakārto savas īpašuma tiesības. Teiksim, ja noslēgti darījumi, viņi ir jāieraksta zemes grāmatā. Tika konstatēts, ka šī persona nav savas īpašuma tiesības ierakstījusi zemes grāmatā. 3 mēnešu termiņš, kas ir likumā noteikts, ir stājies spēkā. Persona to nav izdarījusi, un šis likums pāredz, ka tātad noslēgtais darījums starp pašvaldību un fizisku personu ir zaudējis spēku. Un tātad viņš ir jāatzīst, un atsevināšanu mēs neatceļam. Mēs bijām plānojuši īpašumu pārdot tātad vēlreiz elektroniskā izsolē. Labi, uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 24. par zemes domāmās daļas nodošanu īpašumu bez atlīdzību Zaļā iela 72 Zasas pagasts Santa Lūdzu. Labdien! Saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes nodošanu bezatlīdzībā, lai sakārtotu nekustamā īpašuma jautājumu. Visi nākamie, šie visi 5 būs pilnīgi identiski par zemes nodošanu bezatlīdzībā. Labi, uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 25. par zemes domāmās daļas nodoja īpašumā bez atlīdzības Salgrieža 18 Rubiņa Rubenes pagasts. Saprotu, tāds līdzīgs jautājums. Tātad uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 26. par zemes domāmās daļas nodošanu īpašumu bez atlīdzības Cīruļi 5-4 Cīruļa Rites pagasts. Arī tas pats. Uzsākt balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 27. par zemes domāmās daļas nodošanu īpašumu bez atlīdzības Biržu iela 5-16 Birži salas pagasts. Arī līdzīgs jautājums. Sākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 28. par zemes domāmās daļas atdošanu īpašumu bez atlīdzības Akācijas 11 Dunavas pagasts. Arī, līdzīgs jautājums.
8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 29. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Nama ielā 3624 Jēkabpils. Lūdzu. Jā, šeit savukārt nākamie daudzie lēmumi būs par dzīvokļu atseviļināšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā un atseviļināšanu. Ir saņemti iesniegumi no fizikām personām, kas izīrē pašvaldības dzīvokļus un pateicoties jaunajiem nosacījumiem, tādi iesniegumi ir daudz. Un tāpēc lēmumu ir daudz. Lūdzu, Jāni. Mēs iepriekš visos atseviļināšanas lēmuma projektos bija rakstīts, ka arī mērķis, kur tālāk novirza finansējumu iegūto šajos nav. Jautājums, kāpēc? Es atvainojos, es nesapratu. Finansējumu iegūto no atseviļināšanas citos lēmuma projektos, visur, kur mēs laižam zemes, tirgojam vai arī kaut kādus zarus vai jebko ir norādīts, kur aizies finansējums. Šajos lēmuma projektos nav norādīts, kur tas finansējums nonāk. Arī tālāk būs vēl lēmuma projekti par dzīvokļiem, tur arī ir norādīts, kur viņš aiziet. Es paskatīšos, pārbaudīšu. Varbūt līdz finanšu komiteja var pievienot. Jā. Nu tātad jā, pievienojam, ja tad mērķi, kur aiziet vai kopējos Lūdzu, Kārli. Šis finansējums tad no dzīvokļu pārdošanas aiziet attiecīgajā tāmē, kur ir arī dzīvokļu remontdarbi, samaksa namu pārvaldēm par tukšo dzīvokļu apsaimniekošanu. Respektīvi, viņš iet tajā tāmē tikai, protams, ja lēmuma projektā tam ir jābūt piefiksētam, tad jāpapildina šis lēmuma projekts. Jā, es sakārtošu. Tu lūdzu līdz finansu komitejai, jālūdzu Jā. Mērķi, ja? Gita, varbūt bija kaut kas, nebija pa šo? Labi. Uzsākam balsošanu. Leonīts nav nobalsojis pēc manu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. Par 30. par dzīvokļu īpašumu ierakstu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Namē ielā 14, 88 Jēkabpils, identisks. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 31. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Slimnīcas iela 420 Jēkabpils, arī līdzīgs jautājums. Lūdzu, uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 32. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Slimnīcas iela 1245 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 33. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Draudzības alēja 19.2 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 34. par dzīvokļu īpašumu ierakstu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Celtnieku iela 36 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 35. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Celtnieku iela 15.30. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 36. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Celtnieku iela 19.61 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav lēmuma projekts pieņemts. 37. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Viestura iela 38C1 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu.
8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 38. par dzīvokļu īpašumu ierakstīju zemesgrāmatu atcelināšanas procesu uzsākšanu Viesturu ielas 7-5 Salas pagasts. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 39. par dzīvokļu īpašumu ierakstījuši zemesgrāmatu atcelināšanas procesu uzsākšanu Viesturu ielas 16-2 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 40. par dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Viesītes iela 18B 44 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 41. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu Pils rajonas 215 45 Jēkabpils. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 42. par dzīvokļu īpašumu ierakstījuši zemesgrāmatu atcelināšanas procesu uzsākšanu adresē Jaunā Muiža 417 Jaunā Muiža Kluku pagasts. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. Par dzīvokļu īpašumu 43. par dzīvokļu īpašumu ierakstījuši zemesgrāmatu atcelināšanas procesu uzsākšanu Spunģēni 2-5 Spunģēni Krustpils pagasts. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 44. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu māja numur 2-5 Varieši Krustpils pagasts Santa varbūt. Tas ar tas pats vai kaut kas savādāk jau? Santa pazudi. Es esmu. Māja numur 2-5 Varieši. Tur bija Spunģēni 2-5 iepriekšējiem. Man ir 44. jautājums. Māja numur 2-5 Varieši Krustpils pagasts. Jā. Tas pats, kas iepriekšējā, jā? Jā. Es domāju, ka dublējās. Nē, viss kārtībā. Tas ir tas arī Jā, labi, paldies. atcelināšanas process. Uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 45. par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā atcelināšanas procesu uzsākšanu. Marta, lūdzu. Labdien, saņemti fizisko personu iesniegumi par dzīvokļu atsevināšanu un sagatavot arī lēmumu projektu. Labi, uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 46. par dzīvojamās mājas Jāņa iela 20 Jēkabpilī, Jēkabpils nodevu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesību nodošanu. Jā, saņemts iesniegums no viena no dzīvokļu īpašniekiem, kas grib pārņemt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku valdījumā. Respektīvi, tā kā aiziet prom no nama pārvaldes un pārvaldīt māju pašu saviem spēkiem. Labi, uzsākam balsošanu. 8 deputāti par, pret, atturās, nav, lēmuma projekts pieņemts. 47. par ceļa servitūtu nodibināšanu Krustpils pagastā. Ingrīda, lūdzu. Ingrīda Gādmana, lūdzu. Kuri komisija? 47. jautājums par ceļa servitūtu nodibināšanu Krustpils pagastā. Ir saņemts īpašnieku iesniegums ar lūgumu noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā par labu īpašnieku
īpašniekam piederošai zemes vienībai Krustpils pagastā. Šai īpašnieka piederošai zemes vienībai nav tiešās piekļuves koplietošanas ceļam un ir nepieciešams noteikt ceļa servitūtu pašvaldībai piekritīgai zemes vienībā. Ceļu ierīkos tā izlietotājs, bet reģistrēsim kadastrā un zemes grāmatā šo ceļa servitūtu pašvaldību. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav lēmprojekts pieņemts. 48. par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Jēkabpils novada domes 23. oktobra 2025. lēmumā numur 681 par ceļa servitūtu atzīmes dzēšanu Ozola ielā 16 Brodi Ābeļu pagasts Jēkabpils novads. Vineta, lūdzu. Labdien! Ņemot vērā, ka lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda lēmuma aprakstošajā daļā un nolemjošajā zemesgrāmatas nodalījuma kadastra numurā, no kuras dzēšana atzīme tika sagatavots lēmums par pārrakstīšanās kļūdas labošanu zemesgrāmatas nodalījuma numurā. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav lēmprojekts pieņemts. 49. par zemes lietošanas maksas samazināšanu grozījumiem zemes lietošanas līgumā Dzirnavu ielā 28 Jēkabpils novads. Vineta. Saņemts personas iesniegums samazināt nomas maksu, ņemot vērā, ka personai ir trūcīgas ģimenes status un tā kā normatīvais regulējums nosaka par 60% samazināt, ja persona ir trūcīgas persona ģimenes status un ilglaicīgi dzīvo minētajā adresē un nav parādi lielāki par 50 eiro samazināt šo nomas maksu par trūcīgas personas ģimenes statusa izziņā norādīto laika periodu. Labi. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret, atturās, nav lēmprojekts pieņemts. 50. par zemes gabalu likumisko lietošanu Augstkalne Vīpas pagasts Jēkabpils novads. Jā, saņemti divu personu iesniegumi kopīpašnieku iznomāt zemi zem būvēm, ņemot vērā, ka tur ir nomantotas būves un arī lietošanā atrodas, tad ir sagatavoti divi lēmuma projekti par likumiskās lietošanas maksas 4% noteikšanu uz atbilstoši katra domājumai daļai. Lūdzu, Jānis. Man ir jautājums, vai zeme likumiskajā lietošanā ir jānodot visi tie vairāk kā 9 hektāri, vai var arī atdalīt un nodot tikai to daļu, kas ir ap mājām? Jā, sākotnēji bija mājai piesaistīti jau piešķirot tie 9 hektāri. Ja personas būtu lūguši, ka viņi vēlas mazāku, tad varētu atdalīt tikai ar pēkām, bet personas iesniegumā lūdza tā kā visu, kuru bija vecākiem personai, no kuras nomantoja, bija piešķirta zeme, līdz ar to tā kā visu. Viņiem tas ir tā kā izdevīgāk, jo tā maksa ir mazāk, kas es saprotu vienkārši. Jā, jo nezinu, varbūt mazāka gan jau sanāk, bet, par cik ir ēkas un bija piesaistīta visa, tad tā kā nenodalīja nav izteikuši vēl, tad visu par tiem 4%, ko viņiem arī pēc tam ir tiesības tā kā izpirkt. Un es saprotu, ka vienam īpašniekam puse un otram puse, bet nav pievienots grafiskais pielikums, kā tad šis zemes gabals sadalās? Domājumos grafiskais ir pielikums pievienots par visu zemes vienību, jo domājamo daļu jau katram nevar nodalīt. Tas ir no visas zemes vienības viena otrājumā daļa proporcionāli ēkām. Konkrētu vietu, lai katram grafisko pielikumu sataisītu, un nevar par domājamo daļu. Jo tā domājumā daļa ir no visas zemes. Ja viņi pēc tam noslēgs kaut kādu lietošanas kārtību, kā lieto kuras vietas, tad ir cita, bet grafika ir viena par visu zemes vienību, no kuras katram ir viena otrā domājumā daļa. Paldies. Uzsākam balsošanu.
8 deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 51. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Zita, lūdzu. Jā, labdien! Šī gada sākumā stājās spēkā grozījumi ministra kabineta noteikumos, kas noteica citu kārtību, kā nosaka lietošanas mērķi neapbūvētai apbūves zemē. Ir saņemti valsts zemes dienesta vēstule ar šo mērķi iedalījumu un zemes gabalām, kas bija jāizvērtē. Uz tā pamata ir tapis šis domas lēmums, kas nosaka, kas maina lietošanas mērķi šiem gabaliem. Lūdzu, lem par lēmumu projektu atbalstīšanu. Lūdzu. Man par tiem mērķiem jautājums, tie pirmie gabali, kas iet Aknīstē, ir tā parku teritorija, un tas mērķis viņam mainās no sabiedriskas nozīmīgas objektiem uz dabas un apstādījumu teritorijām un transporta infrastruktūras teritoriju. Tā transporta infrastruktūras teritorija ir ceļa nodalījuma josla katrā parkā, kas iet blakus ielai, vai kas ar to bija domāts? Tā ir tā daļa, kas atrodas sarkanajās līnijās. Sarkano līniju, paldies. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 52. par izsoles noteikumu apstiprināšanu, ciršanas atliekas Dolomīta ielā Jēkpilī. Andris, lūdzu. Labdien, vai dzirdat mani? Jā. Nu, tātad, kā ik pa laikam sakrājas šīs atliekas Dolomīta ielā, mēs veicam izsoles un viņas pārdodam. Šī ir kārtējā izsole. Un mēs šīs atliekas pārdodam, viņas ir novērtēšanas speciālisti, cenai noteikta un tiek rīkot izsoli nepieciešams jūsu lēmums. Labi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu, Leonī. Mums jau taču pieredze ir ātrāk pie rezultāta tikti, kāpēc mēs neizsolījām savā laikā slaveno veloceliņu, kur ir 6 hektāri un kur ir varēja daudz vairāk naudas iegūt, te varēja nolikt kādu firmu, kas nokļauj, atdot un miers un dievs vēl iedodam naudu celmus izraut. Tā kā kaut kā nav konsekvences mūsu darbībās. Es atvainojos, Leonīdi, jūs, man liekas, kaut ko jaucat. Šeit ir runa par to, ka mēs pārdodam tikai ciršanas atliekas, kas ir novietotas kaudzē. Jūs, man liekas, Andri, viss ir kārtībā. Atliekas. Mēs mācāmies Leonīdu no kļūdām un arī dzirdām. Nē, bet katrā ziņā tas jautājums par Dolomītu, to slaveno ceļu, ko mēs būvēsim, kas jau sāk aizaugt, viņš joprojām ir karsts. Tā kā tur tiks meklēts, kāpēc tas tā notika. Tas bija faktiski klaja izšķērdēšana. Es atvainojos, es sapratu, paldies. Lūdzu, kas vēl nav nobalsojuši? Ilmārs. Paldies. 8 deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 53. par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Andri. Jā, šeit notika izsole Cirsmā. Izsolē uzvarēja zemnieku saimniecība Pūpoli. Nepieciešams apstiprināt rezultātus. Lūdzu, balsojumu. Lūdzu, uzsākam balsošanu. 8 deputāti par pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 54. par pašpatēriņa zvejas tiesību nomas. Santa, lūdzu. Labdien! Saistošos noteikumos noteiktajā termiņā tika saņemti iedzīvotāju iesniegumi par zvejas tiesību nomu. Tika izvērtēta pretendentu atbilstība nosacījumiem un sagatavot šis lēmuma projekts. Labi, uzsākam. Zvejas nomas tiesības tiek iznomātas tā 5 ūdenskrātuvēs un tā 4 ūdenskrātuvēs un Daugavā tā sanāk. Jā, labi, uzsākam balsošanu. Man pie šiem diviem tad jautājums. Iepriekš mēs samazinājām to murdu skaitu Daugavas. Es nedzirdu. Un tagad? Ieslēdz skaņu, Inese. Es nedzirdu striku. Jūs redzat, izskaņa. Mēs jūs dzirdam. Mēs jūs labi dzirdam. Jūs nedzirdat? Jūs nedzirdat? Mani dzirdat? Es tā kā nedzirdu. Saprotu, ka viņi nedzird, kaut kas viņiem tur notika. Šodien kaut kāda melnātoša. Jūs mūs dzirdat?
Nē, tikai sākām dzirdēt Ah, mūsu vēlreiz. klausīšanas skaņu. Jā, lūdzu, vēlreiz jautājumu. Jā, pie šiem diviem man tad jautājums. Mēs pat pirms laika samazinājām to mūsu zvejas rīku, murdu un tīklu daudzumu Baļotes ezerā un Daugavas vienā tur posmā. Kāda ir plāns par citiem ezeriem, kur ir tās pašpatēriņa licences? Tur ir plāns kaut ko samazināt vai atstāt esošajos daudzumos? Es nezinu, ņemot vērā to interesi par šo te pašpatēriņa zveju, tur nav nekāda vajadzība kaut ko samazināt, viņa jau tā ir ļoti maza. Jo mēs jau arī tā Šobrīd Marinzejā ir 3 pieteikumi, Ploša ezerā 1 un Piksteres ezerā 1. Vēl kaut ko samazināt, es nezinu. Nevienu. Jo Daugavā mums ir kā pašvaldībai ir 81 murda limits, šobrīd ir tikai 16. Mans viedoklis ir, lai ķer ar makšķerēm un citiem zvejas rīkiem, nevis ar murdiem un tīkliem. Daugava jau tā tur, vai ne? Aizkrauka, man liekas, pat palielināja, ja? Un mēs samazinām, tā kā tur iegūma mums nekāda no tāda nav. Jā. Tātad, labi. 8 deputāti par, pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 55. par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu, izsoles komisijas apstiprināšanu. Vārzgūnes ezers, Kalna pagasts. Šajā gadījumā atbilstošu pretendentu skaits pārsniedz pieejamo zvejas tiesību skaitu, kas ir 3. Līdz ar to tiek rīkota zvejas tiesību nomas izsole. Tā, labi. Uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 56. par grozījumu veikšanu bieži sastopamam derīgu izraktiņu atļaujā Sarkanūža Viesītes pagasts Lūdzinese. Labdien! Saņemts iesniegums no apsaimniekotāja, kas apsaimnieko šo te karjeru derīgo izraktiņu ieguves, un viņiem beidzas 28. decembrī iepriekš izdotā atļauja. Tā kā viņi ir saņēmuši jaunu limitu, jaunu pasi un pagarināt tehniskie noteikumi, tad viņiem ir tiesības pagarināt iepriekšējo atļaujas vēl esošajā derīguma termiņā. Jaunu nav jāizsniedz, bet pagarinam veco izsniedzot jaunu. Uzsākam balsu. Lūdzu. Man liekas, tajā pirmajā lapā ir otrajā atkāpē no apakšas ir vārds decembris, noteikti būtu jānomaina novembris. 19. decembrī nevar būt izsniegt atļauja jau šī gada. Tur kļūda notiek. Nē, tā varētu būt vecā atļauja. Nē, ZKG informē, ka vides dienas 25. gada 19. decembrī ir sagatavojas un izsniedzis atļauju. Tur varbūt. Tur varbūt ir novembris. Viņi tā bija rakstījuši savā vēstulē, bet varbūt tur ir kļūda. Kļūda rakstot, jā. Tad jūs arī viņus varbūt noinformēt, lai atsūta tad pareizi tur. Tā, lūdzu, uzsākam balsošanu. Kārlis, lūdzu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. 57. par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu pieslēgšanai centrālajai ūdensapgādes sadzīves kanalizācijas sistēmā. Viena adrese, lūdzu, Liene. Labdien! Līdzfinansējuma piešķiršanas komisija ir izskatījusi iesniegumu, kas atbilst līdzfinansējuma saņemšanai par pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem. Paldies, uzsākam balsošanu. Astoņi deputāti par, pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. Tātad slēdzam sanāksmi tiek slēgta. Paldies!